Čau, draugi! Jā, ir tas mirklis pienācis, ir pēdējā diena pienākusi šim braucienam, šim ceļojumam. Šobrīd vēl atrodos Bulgārijā, Sofijā, vienā jaukā viesnīcā. Atliek vēl tikai mazliet sapakot, tā, pilnīgi bez steigas. Vēl būs, kā teikt, jāizstaigā kāds līkums pa pilsētu, vēl šis tas jāpaskatās, un 1:00 jau būs jābūt lidostā. Ja lidojums uz mīļo Rīgu, uz mīļām mājām ir 2:30. Nevar sagaidīt, kad būšu mājās, tai pašā laikā ir mazliet skumji, ka šai pasakai ir noslēgums, un jā, visam drīz. Un jebkurā gadījumā tas, kas ir saglabāts tagad manās atmiņās, to neviens man neatņems. To nevar notērēt, to nevar paspēlēt automātos, to nevar vienkārši nolietot. Tas ir paliek, tas uz palikšanu. Un vienīgais, kas man baida, man sāk gribēties jau atkal. Sāk jau rasties doma, būs jāsāk krāt naudu atkal kādam ceļojumam. Vienīgi šobrīd es nevaru izdomāt kādam ceļojumam. Ja? Man radusies doma ir Phileas Fogga ceļojums apkārt zemeslodē, bet tas varētu būt stipri sarežģītāk, stipri dārgāk, jo tās ir 80 dienas un tur ir fiksētais maršruts. Bet, kas to zina? Nē, patiesībā ir šādas idejas un šādas vēl briedīs, bet es nākamos 2 gadus būšu visiem zaļie balli par to, ka es visiem stāstīšu par savu ceļojumu. Es būšu spiest klausīties, bet, kas ir, tas ir, jā, katrs vienmēr runā par to, kas viņam šķiet vērtīgs, un lūdzu to neņemiet jaunā, esiet pacietīgi. Vai arī vienkārši pasakiet, man jau zaļie balli tie tavu stāsti, jā, labāk runājam par maucību vai kaut ko tam līdzīgi. Bet kāpēc to visu nevarētu apvienot? Labi, ok, īstenībā ir šādas idejas realizēšu, bet jāsaprot, kādā secībā tikai. Tā kā, čau visiem, tiekamies visam drīz, un būs jauni piedzīvojumi, jauni stāsti. Cerams, ka publikai beigs zaļie bači šitie garie savārstījumi un būs ok. Jā, tā, izčekojos no viesnīcas. Vēlreiz izstāstīju par šo elektrības incidentu. Izskatās, ka viesnīca līdz galam vēl nav sapratusi problēmas nopietnību. Ja elektriķis pasaka, jā, 5 minūtēs var atrisināt problēmu, nē, viņš var 50 sekundēs tikt galā ar incidentu, izraut ārā atlikušo dakšiņu daļu un viss būs kārtībā. Bet, ja, teiksim, visos numuriņos ir vienādi ūdens vārītāji, tad loģiski, ja viens ir šitā te uztaisījis problēmu, tad var arī citi tādi paši arī uztaisīs šīs problēmas. Tas nav jautājums vai ir jautājums kad. Un viss atkarīgs no tā, vai, piemēram, cilvēks būs klāt un paspēs izraut, vai arī nepaspēs un sāksies reāls ugunsgrēks. Ja to viņi grib, ja viņiem tas ir ok, tā viņa problēma. Es esmu viņiem izskaidrojis savus bažas par situācijas nopietnību. Nē, izskatās, ka viņi ņem to vērā un papētīs dziļāk. Bet, jā, redzēs. Jā, īsāk sakot, šis ir stiprs sens, un tas viss tika uzdiets kaut kāds ap 2010. 12. gadu, jā, kad tika konstruēta šī te metro stacija. Jā, tad to visu uzgāja, un tad, tagad attiecīgi to visu uztaisīja tā, lai publikai pieejams un apskatāms. Atliek tikai palasīt, kas tas ir, jā, tas. Tas ir 4. gadsimts. 4. gadsimts hipokausts. Kas ir hipokausts? Zemgrīdas apkurss sistēma.
Izrādās jau pat tik sen tādas sistēmas bija. Nu labi, tas jau smalki, jā. Un te ir kaut kāda mošeja arī. Arī Bulgārijā mēdz būt pa kādai mošejai. Jā, jo turku ietekme bijusi šeit diezgan spēcīga. Un zināms, ka turki ir islāmiskie, lai arī savulaik bija diezgan liela kristietības ietekme. Tomēr beigās viņi kļuva par musulmaņiem. Un jā, tāpēc arī kaut kas no tās puses arī. Tā, un tad es vēl redzu, te ir kaut kāda katedrāla, uz to arī droši vien, ko vēl var paspēt aiziet. Un tad būs jādodās uz lidostu un būs ceļš uz mājām. Un tas arī viss. Laiks doties uz lidostu. Diezgan silts ir. Tā kā bez steigas. Tā, esmu atbraucis līdz lidostai. Jā, tātad šeit ir dikti labi, ka metro brauc tieši līdz pašam terminālim. Nav nekur jāpisās, jāčakarējās. Tas ir baigi forši. Šeit lidost vismaz lidostas priekšpuse neizskatās tā piedirsta un tā nolaist kā dzelzceļa stacija. Tas arī ir pozitīvi. Vismaz par to viņi ir padomājuši. Bet jā, pa dzelzceļa staciju vakar man bija tāds, bija skumīgais moments. Bet, jā, šodien tagad drusciņ labāk. Tad kaut kāda skulptūra. Kāds mums tā ir? Orfejs, jā. Netērēšu laiku, lai lasītu. Paši gudri, paši atradīsiet netā. Lidost pat arī izskatās mazu, bet glīta. Tad lēnu garu varēšu jau doties kaut kur. Check-in. Check-in man nevajag. Security, boarding un vispārēji. Jā, tikko izgāja drošības kontroli. Viss ir ok. Drošība ļoti balansētā līmenī. Tātad izlaiž somas, uztaica svabu tests praktiski visiem, kas nerada nekādas neērtības. Tā kā tas viss ir čikiniekā. Tā, un tagad jāiziet, ir jāatrod, kur ir geiti, un vienkārši jāizbauda mirklis, miers, atpūta, un lidojums uz mājām, ceļš, un ceļojums būs noslēdzies. Visu mūžu lieliskākais ceļojums, vismaz man. Jāatrod vienīgi varbūt kādu suvenīru bodu, tā arī friģu magnets un tēkraklu nenopirku. Varbūt tās te kaut ko varēšu atrast, bet vienīgi šeit es redzu tax-free figiņu, un tas arī viss, kas man galīgi neinteresē. Parasto figiņu, kas ir visās lidostās, pilnīgi pēc viena šablona. Ja, tas pie tam kārtējais variants jāiet uz geitu caur veikalam. Labi, pastīsies, varbūt būs kāda suvenīra bodīte ar šeit. Gulbīti, gulbīti, dod man spārniņus, aiznes mani uz laimīgo zemi. Es nevaru noticēt, es esmu mājās. Jā, tagad
Tagad vienkārši ir jāatpūšas. Vienkārši ir jāatpūšas. Var uzskatīt, ka ceļojums ir pilnībā noslēdzies. Tagad tiešām jāsāk domāt, ko izdomāt tālāk.